Tā, gribu parunāt par filtriem, par filtrācijas sistēmu sociumā. Daudz to nesaprot, līdz ar to viņi nesaprot, kā viņi strādā. Viņi nezin, kā vajag rīkoties pareizi, jā, lai, teiksim, attīstītos. Un ir tagad tā kā neapzinātības upuri, jā, jo viņi, ja tu to neapzinies, tad tu esi neapzināts šajā virzienā. Viens no galvenajiem filtriem, kas ir sociumā, ir finansiālais filtrs, naudas filtrs. Viņš izpaužās ļoti daudzās jomās. Lai jūs uzreiz saprastu, ir tādas vietas, tādi klubi, kur dalības maksa, teiksim, mēnesi sastāvtu, teiksim, $10,000, ja? Un, lūk, tas ir izdarīts tikai priekš tam, lai tas būtu filtrs. Cilvēks, kurš ir tajā klubā, viņš tāpatās pēc tam iet tajā klubā restorānā, kur atkal ir dārgas cenas, ja tur pa $100–150 var paēst. Tur ir golfs, jā, viņam tur kaut kāda tenisa, tur tenis bez maksas pieejams, tur kaut kādas spā zonas, jā, un viņi tur savā starpā komunicē. Lūk, ko tāda vieta dod, kāpēc viņi tur iestājas tādā vietā? Viņi izfiltrē cilvēkus pēc materiālās attīstības līmeņa. Attiecīgi tur nebūs vairs cilvēki, kuri runās par kaut kādiem kāriem, par kaut kādiem tur kaut kādas cenas kaut kādām politiķiem un visādas tādas primitīvas piezemētas tēmas, kuras viņam neinteresē. Tur jau būs tikai tādi cilvēki tajā klubā, kuri jau runās par citu kaut ko, teiksim, runās par mākslu vai par kaut kādiem tur polotu sacensībām, jā, vai tur par kaut kādiem projektu biznesu savā starpā var apspriest, varbūt par kaut kādām tur mūziku, klasisku operām tur un šādas tādas augstākas jau tēmas, jā, teiksim. Lūk, šāds filtrs to paredz. Tas pats pieņemsim ar produktu filtriem. Ir produkti, kuri maksā ļoti salīdzinoši dārgi nekā alternatīvas zemākas. Tad ir vidējās cenas kategorija un ir masveida produkti, jā, kas ir pieejami visiem. Lūk, pēc tiem produktiem arī tiek izfiltrēti cilvēki, un tas, kurš pērk tādus kvalitatīvus dārgus produktus, jā, viņš jau tajās vietās, kur viņš viņus pērk, viņš jau miedarbojās ar atbilstošiem citiem cilvēkiem satiekās, kādā arī tāda paša domāšanas virzienā, jā, kuri saprot šo principu, kur izvēlās šo filtru. Un lietojot šo produktu, visa komunikācija, tie, kas tur, teiksim, kādas konkrētās aplikācijas tikai tam produktam paredzētās, to arī jau lietos cilvēki, jā, kuri jau būs tā produkta lietotāji, un atkal cita kategorija. Pieņemsim, privātās skolas atkal tas pats. Tiek izfiltrēta uzreiz cilvēki pēc savas pirktspējas, tātad pēc ietekmes uz materiālo pasauli, jā, cik viņi ir spējīgi materiālajā pasaulē adoptēties, jā, cik viņi domā pareizi materiālajā jomā. Lūk, filtrs, kuru izmanto pakalpojumu sniedzēji, jā, tie, kas tirgo informāciju zināšanas, arī finansiāls, attiecīgi liek cenu, pieņemsim, savam produktam vai pakalpojumam par kursu, teiksim, pāris tūkstošus. Tādā veidā jau filtrs jau izfiltrē tos, kuri patiešām gatavi kaut ko darīt, kuri patiešām jau ir normāli domājošie, kuri saprot, jā, ka par kvalitatīva informācija maksā naudu, un plus tajā, teiksim, kursā vai grupā jau ir cita līmeņa cilvēki, kas arī tieši domā tāpat un gatavi kaut ko tādu samaksāt un saprot šo principu, kā viņš darbojās. Attiecīgi visi tie cilvēki, kuri visu meklē bez maksas, tas arī ir konkrēts filtrs. Viņš strādā tādā veidā, ka cilvēks domā, ka viņš kaut ko iegūst, kaut ko tur lieto, kaut ko dara, kaut ko mācās, bet patiesībā tas principā pienesums ir nulle, tāpēc, ka viņš nesaprot šo principu. Viņš sevi ieliek filtrācijas šajā režīmā šo cilvēku masā, daudzumā, kuri pieraduši visu saņemt bez maksas. Tā ir demoniska, parazītiska programma, ka cilvēks nesaprot vispār principu, naudas galveno principu, ka tev ar viņu ir jādod, jā, par kaut ko, īpaši, ja tā ir kaut kāda informācija zināšanas, ka tu iegūti šo naudu sevi. Ja cilvēks to nesaprot, viņš automātiski caur filtru sevi ieliek lūk šo masas cilvēku masā, jā, kurā nekad naudas nav un nav paredzēts, ka cilvēku masā vispār kādreiz būs spēja materiālajā pasaulē kaut ko ietekmēt, darīt un ģenerēt finanšu līdzekļus pietiekamā daudzumā. Tas nav vispār, viņš nav tajā tā saucamajā plaknē, jā, man teleports bija klubs, es tur stāstīju par šitām plaknēm esības, jā, viņš nav tajā plaknē, kur vispār ir pieejami finanšu līdzekļi. Šie filtri domāti uz domformām, jā, kas ir smadzenēs, jo principā naudai arī nav nekāda vērtība, tas vienkārši papīrīts vai nullīts digitāls kaut kur. Papīrīts ar desmitnieku cipariņu, jā, ar viņu var nopirkt konkrētu daudzumu priekšmetu. Tāds pats papīrīts, kuram jau ir 200
200 uzzīmēt cipariņš, viņam jau ir 20 reizes lielāka pirktspēja. Atšķirās tikai nullītes uzzīmētās papīra un viss tā ir, saprotiet, tas ir izdomājums. Nav nekāds pamatojums tam pasākumam visam. Līdz ar to pati par sevi nauda nav nekāda vērtība, tā ir spēles instruments. Tālāk, ja cilvēkam nav šīs naudas, tad viņam ir domformas programmas nepareizās smadzenēs. Lūk, tie ir dažādi filtri, kas šeit ir radīti. Viņš viņus nesaprot, viņš viņus neizprot, viņš nesaprot šo principu. Tādā veidā viņš izfiltrē sevi tajā cilvēku daudzumā masā, kurai nav paredzēts, ka viņai vispār kādreiz būs nauda. Neskatoties to, ka viņš tur baigi gudri kaut ko attīstās, domā, lasa tur un mācās. Tāds te princips, tā te viss strādā. Un, ja tu nesaproti šos principus, šos filtrus, tad attiecīgi cilvēks izvēlēsies visu, kas ir lētāks, ies uz ēstuvēm, kas ir lētākas. Tādā veidā nesaprotot, ka viņš tādā veidā iefiltrē sevi tajā cilvēku masā, kurai nav arī naudas. Kaut viņš liekas, ka viņš iekonomēs kaut ko patiesībā, viņš jau ir ar šo rīcību darbību parādījis to, ka viņam nemaz nebūs tās naudas, nekad kaut viņš uz viņu tiecās. Un tas, kurš saprot šo principu filtru, tad viņš attiecīgi labāk aizies reizi mēnesī vai reizi 2 mēnešos un uz tādu, kur jau cenas būs daudzreiz augstākas, saņems attiecīgi citu kvalitāti, citas kvalitātes ēdienus, produktus, attieksmi, pavāri būs citi, tur būs izsmalcinātākas garšas un plus riņķī būs cilvēki arī citi savādāki. Viņš tā kā sevi ieliks citā lauciņā, citās sajūtās, un ja viņš mācēs tās sajūtas tā kā pa kripetiņā lasīt visu kaut kur riņķī, viņam mainīsies domāšanas, jo viņš šos filtrus jau iefiltrēs sevi kaut kādā citā cilvēku kategorijā, un ja tu esi tajā citā cilvēku kategorijā, tu filtrus tur esi izgājis, tu jau esi tur iefiltrējies, tad domformas arī mainās, domformas nosaka to, kādas rīcības būs. Un tam cilvēkam parādās rīcības, iespējas, citi cilvēki, kas ir arī tos filtrus izgājuši, un tur pavērās jauni attīstības lauki. Tāds ir tas princips, kad ir ieguvuši materiālo šos līdzekļus, plūsmu, viņi sāk izvēlēties tādus filtrus, kuri viņiem vairs nav komfortabli, kaut gan, teiksim, pirms tam viņš vispār neko tādu nevarēja iedomāties. Tagad viņš it kā to var atļauties, bet vēl joprojām, teiksim, kožās, teiksim, biznesa klasē ar visu ģimeni aizlidot, kur vienam biznesa klases biļeti, teiksim, maksā $1000, €1000, teiksim, 4 cilvēki, 4000 vienā virzienā. Un, teiksim, parasti ekonomiskā klasē tas viņam izmaksā, teiksim, 1000 uz visiem. Un tam cilvēkam jau jāsāk izvēlēt, ja viņš grib tālāk bīdīties, viņam jāsāk jau saprast šo nākamo filtru, kurš viņam jāpārvar. Tādā veidā notiek attīstība materiālajā pasaulē. Es nesaku, ka tas visiem ir vajadzīgs, bet tas ir tas pamatprincips. Par veselīgo vispār attieksmi, kura ļoti daudziem klibo. Viņu vispār nesaprot daudz cilvēki. Arī tie, kas it kā grib jauno pasauli, bet viņiem ir radīt jauno pasauli, bet lieta tāda, ka viņiem iekšā ir šis šajā pasaulē vēl joprojām egoistiski patērētāja princips, tāds parazītiskais, domforma, jeb demoniņš smadzenēs sēž. Un viņi vēl nav apguvuši šajā materiālajā pasaulē, kur ir nauda, šo principu pareizo, kā vajag ar to visu rīkoties. Tad automātiski loģiski, ja būs cita pasaule, viņi nemācēs tur, viņi šo savu demoniņu nesīs arī uz turieni, un nekas skaists no tā nesanāks. Ko es ar to domāju? Cilvēki nesaprot to, kur viņiem patīk, un viņiem par to ir kaut kas jāiedod arī no savas puses. Vai viņi nav tikai parazītiskais patērētājs, informācijas, mūzikas, filmu vai vēl kaut ko, bet lai tu jau ņem līdzdalību, lai tu jau ar šo savu iztērētu enerģiju, jo finansiāls līdzeklis nauda, tas principā ir mūsdienās tā kā ekvivalents iztērētājiem laikam, kaut kādai rīcībai, darbībai, enerģijai. Vai tu kaut ko esi radījis, tirgojot arī enerģiju, un tev iedot pretī šos cipariņus, ar kuriem tu vari pēc tam iegādāties kādus citu cilvēku radīto. Lūk, ja cilvēks to nesaprot par šo pamatprincipu, tad viņš ir parazīts patērētājs, vienalga kā informācijas, teiksim. Šis daudziem sēž iekšā. Šis princips. Un, ja kamēr sēž šis princips, cilvēks ir vispār pāragri runāt par kaut kādu nākamo pasauli, kur te varētu radīt tādu skaistu, miedarbības. Jo nav vispār pamatbūtība apgūta, saprasta. Pieņemsim, kad bija Covid laiks, jūs varat pajautāt, cik daudzi no jums, teiksim, tāpatās, jo viņiem patika, ko cilvēks dara, atbalstīja viņu, kad viņš neprasa neko, vienkārši aizsūtot viņam, teiksim, uz bankas kontu kaut kādu naudiņu, teiksim, lai viņu atbalstītu. Cik daudz viņam kaut ko tādu darīja.
Cik daudz no jums, pieņemsim, atbalstīja kaut kādus filmas, kino režisorus, kur jums patika riktīgi filma, kaut kāda alternatīva, un jūs viņam pateicību to, lai viņš vēl vairāk rada tādu filmu, aizsūtītu naudu, viņam uz kontu, lai viņi, teiksim, ir Don Films, kad taisītās savu filmu, Cik daudz no jums ir redzējuši to filmu un aizsūtījuši viņiem kaut kādu līdzekļus, lai viņi varētu attīstīt šo studiju un filmēt jaunas filmas. Cik daudz no jums ir, klausoties kaut kādus mūziķus, nopirkuši viņu dziesmas, vai viņus atbalstīs aizsūtot viņiem uz kontu kaut ko. Un tas ir tas, ka tu to viegli dari, un tā ir tā veselīga attieksme. Normālai attieksmei cilvēkam, ja viņam ir, ja nav šis parazītiskais patērēšana, viņam ir tā, ka viņam gribas dot otram arī un atbalstīt viņu. Un ja jums tas nav, tad jūs automātiski varat sevi pielikt klāt tam, ka jūs sēž šis parazītiskais patērēšanas demoniņš. No tā ir jātiek vaļā, jo kamēr jūs to netiksiet no tā vaļā, skaista pasaule šeit nevar būt iedomājama. Tāpēc, ka šo savu esošo principu jūs pārliksiet arī, teiksim, uz to bārteru principu, turpatās tas arī valdīs. Baudiet superīgo rudeni, ejiet dabā, seņojiet, lasiet ogas, ja kuras vēl var, brūklens, man liekas, tur tos visus pasākumus, un sargiet sevi un savus tos, un lai visi ir labi, ar jums bija Samants, un tikamies manos nākamajos video. Čau!